No vienas puses man ir priecīgi, ka Latgalē ir tādi entuziasti kā Čingule, kā mežoniece, kā vēl pēkšņi aizmirst uzvārdu, bet no otras puses man ir ārkārtīgi skumji, neslēpšu, ka tie ir pustukša zāle. Tātad jums ir vienalga. Jums, ne jums, kas atnācāt, bet līvāniešiem, preilēniešiem, pārējiem Latgalē. Pāvilostā, kad bija sanāksme, nevarēja satilpināt nevienā zālē. Limbažos, Salatsgrīvā, kur es arī esmu iesaistījusies, Tukumā viscaur cilvēki uztraucas par savu bērnu veselību, par to, kas notiek un notiks nākotnē. Vai Latgalē būtu tik tālu, ka tas ir vienalga, ka Līvānu pievārtē, Preļu pievārtē, citur būs vēja parki, fermas, jā, un kas tur industrializēt. Skaitļu maģija, kas te bija samērā šausminoša iepriekš, bet realistiska, ļoti svarīga, bet arī mūs parunās un sakām vārdos. Ir sakopota gadsimtiem izkopta senču pieredze. Es paņēmu, ko tauta ir teikusi, un joprojām saka šat par vēju. Pirmais. Tas skrien visiem vējiem līdzi. Parasti atrunājas, ka taču vēja parki ir arī citvieta Eiropā. Ir gan, bet vai domājošā cilvēku daļa tā, kurai rūp daba, ir par to priecīga. Vai daba no tā iegūst? Ziemeļu un rietumu Eiropā sāk no šīs enerģijas veida atteikties, un mēs gribam skriet pakaļ. Aizejošajiem vējiem, paļaujot savu skaisto dabu iznīcībai. Otra paruna. Kā vējiņš pūš, tā salmiņš danco. Vai mēs esam salmiņi, kas par lēcu virumu, par savu zemi pārdodot, izrentējot, atdodot, esam gatavi uz visu, ko? Kāda būs mūsu lielākā Latvijā Nīdzgales akmens apkārtne, kad to nomāks vēja turbīnu skats? Vai Nīdzgales meži nav nacionālā vērtība? Latvijas valsts meži var dabūt ar to, ko grib, kāda izskatīsies Līvānu pievārte ar vējiņu kolonijām. Trešais. Derīgs ceļavējš nes naudu makā. Tā tautā agrāk teica. Bet vai šis ir derīgais ceļavējš? Tāds ir jautājums, uz kuru mums katram jāatbild. Kas notiks ar dabiskajām pļavām, kuru tā pēc aplēsēm, ja pirms kara bija 50% no pļavām dabiskās, tagad ir 0,3%. Kas izdzīvos? Uz kā? Uz kā mēs dzīvosim? Uz kā dzīvos dzīvnieci, mēs paši, mūsu bērni? Daba ir Latvijas, tā vēl, kad pienāks laiks šīs vēja turbīnas novākt tos stabus, vai kāds ir pateicis, uzlicis savu zīmogu, par kādiem līdzekļiem tas tiks darīts. Tas būs no tautas, no valsts, ja pastāvēs valsts. Ja mēs nekļūsim par lielu poligonu ar jauniešu aizbrauks, un tad te būs tukša teritorija ar kādiem pensionāriem un neko vairāk. Nākošais, kā vējš skrien, kā miets atduras. Nekritiski pieņēmām izglītības reformu. Tas nebija tā, ka klusēja, bet tur ir tā rietumos. Nekritiski esam skrējuši visam kaut kam pakaļ, precīzāk sakot, iepakaļus.
Tā nedrīkst turpināt. Tā nav iespējams uzcelt plaukstošu Latviju. Tādā veidā mēs netiksim uz zaļa zara. Daba ir Latvijas lielākā bagātība. Par to runā, raksta, to mums saka Japāņi, kas brauc uz Latviju. To saka no viseksotiskākajām zemēm, nerunāt par Rietumu Eiropu, kas krietnu daļu no dabas bagātībām ir jau zaudējusi. Nevelti starp mūsu uzvārdiem, ienāca prātā, starp mūsu uzvārdiem ir tik daudz bērziņu, ozolu, liepiņu, te būs arī vītola kļava, rozīšu, krūmiņu, pļaviņu, mežanieku, bet arī vilku, cīruļu, zvirbuļu un citu. Starp citu, es nezinu, vai te ir pašvaldības vadība, arī rubeņu ir pietiekoši uzvārdos. Un man prātā nāk šeit dižā turciete, Terēzija Rubene, arī Dāvids Rubens. Vai rubeņi varēs izdzīvot starp vēja turbīnām un saules paneļiem? Arī tas ir jautājums. Mēs nedrīkstam nodot savu dabu, ko mūsu senči sargājuši no visām varām. Tagad no savas varas iznāk. Vecais Indrāna tēvs Blaumanim atgādināšu teica: naudas vajadzība. Kam nav naudas vajadzīgas? Vai man tās nevajadzēja? Bet es nošķīru tos Indrānus, kas pilda manu maku, no tiem, kas iepriecina manu sirdi. Ko darīt? Te jau bija vesela virkne konkrētu priekšlikumu. Un skaidrs ir, jāaptur šī avantūra. Jānošķir tie stūrīši, kur varbūt var būvēt, no tiem, kas vējiņu un sauleņu iedarbībā tiktu aizlaisti neglābjamā postā. Kad saka, ka mēs, cilvēki bieži arī satiekot, saka, ko mēs varam darīt, valdība neieklausās, atmet ar roku un viss. Bet prātā te nāk Dāvids, pusauga zēns, kas ar lingu uzveica milzi Goliātu. Vēl viens paraugs, mūsu pašu pasaku Sprīdīts, brigaderis Sprīdīts, atgādināšu, ka Sprīdīts mēģināja savaldīt nevaldāmas četrus vēja mātes dēlus. Viņš cīnījās tik dūšīgi, ka beigās pati vēja māte nostājās viņa pusē. Savas mājas ir jākopj, jāsargā un par tām ir jācīnās. Ziedonis teica, to katrs nevar, kas netic, tas nevar. Ticēsim. Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojas biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu un sabiedrību kopā.